Moduls Rīga un Velve piedāvā. Tā ir absolūti no manis ārpusē esoša ideja, ka vajag elektronisko mūziku savienot ar pūšamo instrumentu orķestri. Man pašam tas bija pārsteigums. Tad, kad man zvanīja, tad man teica orķestris. Es nezināju kāds, es iedomājos Stīgu. Un vēsturē jau ar Stīgu orķestriem un elektronisko mūziku ir bijušas viskaut kādas lietas. Nezinu, vai Latvijā, bet noteikti ārpus Latvijas. Bet ar pūšamajiem instrumentiem es arī, kad sāku darboties pie šitā visa, tad neatradu tādu īstu precedentu, ka būtu mēģināts sakausēt elektronisko mūziku un elektroniskās mūzikas dzīvo izpildījumu, kas nav maz svarīgi, ar orķestra izpildījumu un pūšamo un citamo instrumentu orķestra izpildījumu. Pirmo reizi strādāju arī ar militāristiem, kas arī man bija pārsteigums un kas arī ir pirmo reizi. Un tajā pašā laikā man arī liekas, it kā tas dabīgi jau tagad, jo pēdējos gadus līdztekus deju mūzikai, līdztekus arī diskžokeja amatam, es aizvien vairāk it kā interesējos un fascinējos tajā akadēmiskajā mūzikā un tā saucamajā nopietnējā mūzikā. Es nezinu, vai tas ir vecums vai kas tas ir. Man nav akadēmiskās izglītības, es nezinu notis. Un es esmu pie klasiskās un akadēmiskās mūzikas nonācis absolūti apzinātā ceļā, pretēji tam, kā to ir darījuši daudz manu vienaudžu un cilvēku, ko es satieku, kas saka, ka šausmas man rādās murgi no bērnības klavieru spēles, vai flauta vai viola. Un kaut kādas piespiedu klasiskās mūzikas klausīšanās. Man tā nav bijis. Man tēvs lika klausīties Sex Pistols un Ministriju un tādas lietas. Un pie tās akadēmiskās un klasiskās mūzikas nonāca kaut kā ļoti pats. Es pats viņai eju pretī. Viņa nebāžās man virsū. Man šobrīd tas liekas ļoti interesanti. Tas noteikti ir Ziemassvētku koncerts. Viņš arī darba procesā ir kļuvis vēl vairāk par Ziemassvētku koncertu, nekā mēs to sākotnēji bijām iecerējuši. Sākotnēji, kad mēs pirmo reizi tikāmies ar diriģentu, tad mēs atradām to, ka abi kaut kā dabīgi ar to Ziemassvētku laiku mēs asociējām ne gluži tradicionālo Ziemassvētku mūziku, bet garīgo mūziku, un tad, respektīvi, mēģinot kaut kā viņu izkrāsot vēl to programmu, tad mēs pievienojām klāt arī tradicionālos skaņdarbus, kurus auditorija noteikti atpazīs, bet mēs ceram, ka mēs spēsim tam iedot kaut kādu jaunu garšu un interpretāciju. Varbūt šajā gadījumā man vieglāk būtu izstāstīt salīdzinoši. Pirms gada aptuveni man sanāca būt tādā sadarbībā ar akadēmisko mūziku, kur tajā akadēmiskajā pusē bija viens izpildītājs, respektīvi pianists. Un tur tā sinerģija veidojās it kā ļoti personīgi un tā kā acīs skatoties viens otram. Rezultātā es, protams, arī secināju to, ka, lai arī kā mēs varētu skaisti runāt par to, ka šīs pasaules īstenībā nav nemaz tik dažādas un mēs varam viņas savienot, tās ir ļoti dažādas divas pasaules, jo tā pieeja ir diametrāli dažāda. Un tas, kā es to droši vien varētu formulēt, ir, ka akadēmiskajā mūzikā interpretācija ir ļoti niansēta, respektīvi viss balstās
tādos pieskārienos tikai, ka tu vari nospēlēt kaut ko nedaudz ātrāk, tu vari nospēlēt kaut ko nedaudz spēcīgāk vai tieši rāmāk it kā, bet tu turies it kā tajā nošu rāmī un tajā, ka tu spēlē šo konkrēto skaņdarbu, kur pretī elektroniskajā mūzikā tu sāc no interpretācijas, respektīvi tu sāc no eksperimenta, līdzīgi kā džezā, tu sāc no kaut kāda motīva un tad tu to kaut kā apdarini un es bieži ievēroju to, ka it sevišķi tādā modernākā elektroniskajā deju mūzikā vieni un tie paši akordi var izklausīties tā kā pilnīgi cita kompozīcija, tikai mainoties tembriem un mainoties tam, kādā veidā tu to izpildi. Un protams, ka pie tādām lietām var nonākt tikai eksperimentējot un it kā ļaujoties tam, lai tā mūzika tev nes. Kur pretī atkal akadēmiskajā mūzikā gan sadarbojoties ar šo te vienu pianistu, gan arī tagad raugoties uz to, kā veidojās mūsu sadarbība ar orķestri, es redzu to, ka ir ļoti, ļoti grūti it kā izkāpt no tās lapas ar notīm. Bet es cenšos panākt to, ka orķestris izkāpj no nošu lapas, savukārt orķestris un diriģents it kā mēģina pieņemt mani, kurš nepakļaujās it kā tiem priekšrakstiem tik lielā mērā. Gan tāpēc, ka es vienkārši to nemāku, gan arī tāpēc, ka tās varbūt skaņas un tie tembri, ar ko es strādāju, nepakļaujās tam pierakstam. Lūk, un tas kontrasts varbūt starp šiem diviem projektiem, vismaz priekš manis, ir tāds, ka šajā gadījumā es esmu tā kā tāds pievienotais it kā. Ir tas lielais orķestris ar visu to skaņas sienu, ko viņi dod ārā, un tad ir tās elektroniskās skaņas, kuras it kā cenšas izlausties ar to. Līdz ar to šajā gadījumā nevar runāt ne par pavadījumu, ne par solo. Mēs it kā stāvam tā kā, kaut kā visu laiku blakus, un tad mēģinam kaut kādā brīdī savienoties, un tad atkal stāvam blakus. Es domāju, ka elektroniskajai mūzikai tādā nozīmē, tādā žanriskā nozīmē, tiešām vairs nav kur attīstīties. Tādā nozīmē, kā ka mēs iedomājamies, kad ir kaut kādas mūzikas un kaut kādi izpildījumi, kas vienkārši stilistiski un žanriski iekrīt tajā lauciņā, ko mēs saucam par elektronisko mūziku, kas tālāk tur sazarojās, tur deju mūzika, tur ambient vai popmūzika. Kad tādā nozīmē tur vairs nav kur attīstīties. Bet es redzu, ka ir iespējas attīstībai mūzikā kā tādā joprojām. Un es domāju, ka tur elektroniskai modulācijai un tam, ko tu esi spējīgs izdarīt ar tiem tiešām neierobežotajiem līdzekļiem, kādi pastāv šodien, ka tam ir vēl kur attīstīties, un es šeit nerunāju par to, ka mēs varam atrast tur vairāk notis, tā kā indieši vai kaut kādus biezākus akordus, bet par to pašu vēstījumu, ko mēs varam nodot. Un es domāju, ka tādā ziņā tur ir kur attīstīties, un tāpēc es arī domāju arī par akadēmisko mūziku un par akadēmiskās mūzikas sasaisti ar tādiem kadriem kā es, kuri nav izglītoti tajā, bet tajā pašā laikā cenšas tajā iedziļināties. Es domāju, ka tur ir
potenciāls tīri no konceptuālā viedokļa, ka izmantojot samplēšanas tehnikas, izmantojot dažādas sintezēšanas tehnikas, mēs varam it kā vieglāk un līdz ar to īsākā laikā un līdz ar to arī plašāk it kā dot uz āru kaut kādus vēstījumus, kas var būt ļoti nozīmīgi cilvēkam un dvēselē. It kā. Man interesē arī personīgi tas izaicinājums no mašīnas it kā izvilkt ārā dvēseli kaut kādu. Es nesen īstenībā esmu nonācis pie tāda pārsteidzoši vienkārša formulējuma par to, kāpēc es daru to, ko es daru, vai mēs darām to, ko mēs darām, tad, kad mēs esam kopā ar citiem mūziķiem vai māksliniekiem. Man nelikās, ka tas formulējums ir tik vienkāršs. Ļoti ilgu laiku tā nelikās, bet šobrīd es saprotu to, ka tas uzdevums un tas, ko es mēģinu nokomunicēt, ir it kā būtībā ļoti vienkārši. Es mēģinu pateikt to, ka starp mums šeit, kas divi sēž, un starp lampu un kaut kādām lietām, kuras mēs redzam, pastāv vēl kaut kas, kas iespējams un visticamāk ir daudz lielāks par mums. Respektīvi, manuprāt, mūzika, un it sevišķi mūzika no visām mākslām, ir visvienkāršākais un tiešākais ceļš uz kaut kādu transcendenci. Uz transcendences, es nezinu, ieraudzīšanu, vai saprašanu, vai sajušanu. Tas ir kā kurā brīdī. Dažreiz mēs strādājam ar kaut kādiem konceptuāliem rīkiem, un tad mēs liekam cilvēkiem vienkārši padomāt par to, ka varētu būt tā, ka nav tikai intervētājs un intervējamais. Dažreiz mēs strādājam ar kaut kādiem emocionālākiem līdzekļiem, un tad mēs vienkārši emocionāli sajūtam to, ka šeit kaut kas ir vairāk. Un dažreiz tas ir kaut kādā veidā kopā, kad tu vari, tu esi piedzīvojis kaut ko emocionālu, un tad reflektējot par to, tu arī konceptuāli saproti, ka kaut kas ir mainījies. Tā, tad pieņemam atbildi.